Sveiki, sveiki visiem! Man tiešām prieks jūs visus sveicināt šajā ļoti interesantajā tēmā. Šovakar mēs runāsim par vēdera izejas traucējumiem. Parunāsim par to, kā vēdera aizcietējumi rada mūsu veselības problēmas, un arī apskatīsim arī no otras puses, kas tad izraisa šos te aizcietējumus. Un, protams, kā katrā lekcijā mums būs arī tas, ko tad darīt. Jo viens ir tas, ka mēs varam parunāt un apzināties, kāda tad ir problēma, bet mums arī, protams, ir brīnišķīgi dabas līdzekļi, ko mēs ieteiksim, ar kuriem ļoti daudziem tiešām mūsu klientiem ir brīnišķīgi risinājumi, atrisinājusies šī problēma. Bieži vien mēs par šo problēmu neaizdomājamies, līdz viņa jau ir tāda ļoti, ļoti nopietna un hroniska. Tāpēc mēs šodien aicinām tiešām ieklausīties, padomāt un paskatīties, kā mēs dzīvojam, kā mēs jūtamies, kas no mums nāk ārā, vai kaut kas nāk ārā. Ķersimies lietai klāt, un šodien par pirmo sadaļu runās Sintija Kleina, brīnišķīgā mūsu trenere. Šodien mums sāks šo tēmu. Lūdzu, Sintija. Labdien, labvakar! Priecājos jūs visus redzēt šeit. Sāksim ar šo tēmu par veselības problēmām, ko var izraisīt aizcietējums, ilgstošs aizcietējums. Šī ir ļoti liela problēma daudziem cilvēkiem, kas attiecīgi var izraisīt tālākas un smagākas veselības problēmas. Un tas ietekmē ne tikai mūsu gramošanas sistēmu, bet arī mūsu dzīves kvalitāti. Visbiežāk sastopamā veselības problēma pie aizcietējumiem mēdz būt hemoroīdi. Tātad pastāvīgi piepūlot taisno zarnu konkrēti vēdera izejas laikā, asinsvadi šajā zonā pietūkst, iekaist un veido hemoroīdus, un līdz ar to milzīgas sāpes. Tāpat tās diezgan bieži sastopams ir anālās plaisas. Tātad šie cietie izkārnījumi, kas krājās taisnajā zarnā, bojā zarnas gļotādu, kas ir ļoti maiga un viegli ievainojama. Tā izraisa plaisas, asiņošanu un arī līdz ar to sāpes. Rasnās zarnas izstiepšanās, jeb medicīniski to sauc par megakolonu. Tātad, ja ilgstoši rasnajā zarnā uzkrājas neizvadītie izkārnījumi, šīs zarnas stiepjās, pārstiepjās un samazinās tās spēja normāli funkcionēt. Tāpat fekāliju aizsprostojums, kas atsevišķos gadījumos ir tik smags, kad ir nepieciešama medicīniska iejaukšanās, taisnās zarnas prolaps, kad taisnā zarna izspiežās uz ārpusi. Pēdējā laikā ļoti bieži, vismaz šeit Spānijā, uzstādīta diagnoze zarnu disbioze, kad resnās zarnas baktērijas pāriet tievajās zarnās. Līdz ar ko šīs baktērijas, kurām tur nevajadzētu būt, atrodas pavisam citā vietā, kas rada disbalansu un problēmas. Parasti šo te sindromu ārstē ar antibiotikām. Tad cilvēki iet spēcīgu antibiotiku kursu, parasti divu nedēļu, 10 dienu laikā. Tas savukārt stipri vājina imūnsistēmu un izraisa hroniskas gremošanas problēmas. Ilgstoši aizcietējumi veicina iekaisumus un infekcijas. Un, protams, visi šie aizcietējumi un nespēja normāli aiziet uz tualeti mums izraisa vispārējā veselībā. Tātad mēs esam noguruši, mēs esam nelaimīgi, cilvēki ir ātri aizkaitināmi, ir slikta pašsajūta, galvas sāpes. Tāpat šie te aizcietējumi, ja tie ir hroniski un laika posmā ilgstoši, var izraisīt tādas blaknes kā akne, eksēma, jo visi šie neizvadītie toksīni, kas uzkrājās zarnās, ātri vai agrāk vai vēlāk manifestējās un izpaužās caur ādu. Tāpēc, jā, šī tēma ir ļoti aktuāla un būtiska ne tikai fiziskās veselības dēļ, bet arī mūsu mentālās, emocionālās un garīgās veselības dēļ. Tāpēc klausīsimies tālāk nākamajā kolēģē. Paldies! Tātad mēs pāriesim uz nākošo sadaļu, kas ir aizcietējumu cēloņi. Un par aizcietējumu cēloņiem sāks Sintija, un tad es paturpināšu. Lūdzu, Sintija. Labvakar visiem!
Aizcietējumi tā ir ļoti, ļoti nepatīkama sajūta, un tāpēc ir jāpievērš uzmanība tiem cēloņiem jau arī profilaktiski, ne tikai tad, kad jau tas pats fakts, kā aizcietējums ir noticis, un tāpēc ir vairāki tādi būtiski cēloņi, par kuriem šovakar arī varbūt es tā kā pastāstīšu. Viens no svarīgākajiem, kas arī būtu tā kā jāievēro visas dzīves laikā, ir nepareizs uzturs. Mēs bieži nepievēršam uzmanību tam, cik daudz šķiedrvielas mēs uzturā lietojam. Mēs iepērkamies veikalos, izvēlamies pārstrādātus pārtikas produktus, kuros ir daudz cukura. Ja, un šeit ir jāievēro tas, ka jābūt ir līdzsvaram. Ja mums ļoti garšo šie te pārstrādātie pārtikas produkti, tad jābūt ir līdzsvaram un jālieto ir arī šķiedrvielas, jāpievērš uzmanību tam, cik daudz mēs tās dienā izlietojam. Un otrs svarīgs faktors pie šī ir maz jeb nepietiekams ūdens daudzums organismā. Ja mēs katru dienu neuzņemam šo ūdens daudzumu, kas ir paredzēts uz mūsu svara kilogramiem, tad agrāk vai vēlāk radīsies šie aizcietējumi. Un cilvēki bieži arī nepadomā par to, ka tieši ūdens trūkums vai šķiedrvielu trūkums ir pamats tam, kad ir radušies aizcietējumi. Otrs faktors ir zarnu mikrofloras nelīdzsvarotība. Un tad katram cilvēkam ir jāsaprot, ka zarnās dzīvo labās baktērijas, bet ir arī sliktās baktērijas. Un ja šīs sliktās baktērijas pārņem pārsvaru pār labajām baktērijām, tad arī izveidojās šī situācija, kad var rasties aizcietējumi. Un kas tad veicina šo slikto baktēriju rašanos? Nu, te ir atkal jāmin šis nepareizais uzturs, ja? Jo oghidrāti, cukurs, rafinēti oghidrāti, ja? Ļoti patīk šīm sliktajām baktērijām. Un ja mēs ilgstoši neievērojam pareizu uztura režīmu, tad arī izveidojās šis disbalans un ar laiku sliktās baktērijas ņem virsroku, un tad var izveidoties aizcietējums. Šķiedrvielu trūkums uzturā arī mazina labo baktēriju augšanu, un pārstrādāti pārtikas produkti, kuriem ir daudz pievienotu konservanti, arī tas viss rada šo situāciju, kad sliktās baktērijas ņem virsroku par labajām. Antibiotikas un medikamenti ir ļoti liela grupa, kas arī veidot var aizcietējumus. Antibiotikas iznīcina, te ir arī jāsaprot, ka gan labās, gan sliktās baktērijas. Ja? Un, es arī pat esmu no tiem piemēriem, ja, kad es antibiotikas kādreiz 3 dienām ilgāk palietot nevarēju. Ja? Man vienmēr bija problēmas. Un tas ir jāņem vērā, ja mēs piekrītam un parakstamies uz šo, ka lietosim antibiotikas, tad aizcietējumi var rasties. Vēl arī medikamenti, dažādi medikamenti. Bieži neaizdomājamies par to, ka pretsāpju līdzekļi var radīt aizcietējumus, mainīt arī pH zarnās, un līdz ar to arī labās baktērijas vairs ar laiku nebūs pārsvarā, bet būs mazākumā, un tad var rasties aizcietējums. Kā vēl viens svarīgs faktors ir nepietiekama kustība. Mēs ļoti daudzi pavadām ikdienā sēdošā darbā, un mēs arī, pat ja neesam sēdošā darbā, tad mums ir mazkustīgs dzīvesveids. Un zarnu kustība ir atkarīga no tā, kā arī mēs paši kustamies, jo mums ir jāpalīdz šīm te zarnu traktam tā kā iztukšoties, un tāpēc kustība ir ļoti svarīga. Tas nav svarīgi tikai mūsu pašsajūtē, bet tas ir svarīgs arī tieši vēdera izejai. Toksīni un piesārņojums. Tā ir ļoti, ļoti liela grupa, kas ietekmē mūsu vēdera izeju un kas var radīt aizcietējumus. Tātad pirmais pie toksīniem es minēšu arī ir šīs antibiotikas, kad tās sliktās baktērijas pārņem kontroli par labajām, pretsāpju līdzekļi jeb opioīdi, kas palēnina zarnu peristaltiku jeb kustību. Ja. Antacīdi, kas satur kalciju vai alumīniju. Ja. Arī šis te var aizkavēt zarnu trakta iztukšošanos un arī mazina kuņģaskābi. Un, ja, teiksim, ir samazināts kuņģaskābes daudzums, tad cilvēkam nepārstrādājas, kavējas šī gremošana, līdz ar to arī zarnu trakts. Mums ir jāatcerās vienmēr par to padomāt.
antidepresanti un sedatīvi līdzekļi ietekmē zarnu trakta iztukšošanu un rada aizcietējumus, jo šie visi līdzekļi tā kā nomierina, palēnina, līdz ar to arī zarnu trakts kļūst kūtrs, ja, un tas ir jāsaprot. Un vēl, kas var aizcietējumus radīt, tās ir dzelzs piedevas. Tās var radīt grūti izvadāmu fekāli izkārnījumu veidošanos. Lūk, tā kā par toksīniem ir ļoti jāpiedomā, un katrs mēs droši vien kaut kādā savā dzīves brīdī šos toksīnus uzņemam. Tad svarīgi ir arī saprast, ka toksīns ir arī nepārstrādāta vai nepilnvērtīgi pārstrādāta pārtika. Ja mums trūkst ikdienā, mēs uzturā neuzņemam šos enzīmus, šos labās baktērijas, kas mums palīdzēs pārstrādāt pārtiku, tad arī var rasties aizcietējumi. Un arī šis enzīmu trūkums rada vēl tādas nepatīkamas sekas, pūšanu, rūkšanu, ar ko gan arī katrs savas dzīves laikā ir saskāries. Vēl ķīmiskie piesārņojumi. Šie ķīmiskie piesārņojumi ir ne tikai tas, ko mēs ieelpojam, bet ir jāsaprot, ka arī pārtika ir pilna ar šīm ķīmiskajām vielām, un ūdens varbūt netīrs. Ja? Un tādā veidā mēs arī uzņemam šos ķīmiju, kurā uzkrājas zarnu traktā, un līdz ar to var arī radīt šos aizcietējumus. Tāpat arī zarnu traktā var uzkrāties visi konservanti. Viņi nepārstrādājas, viņi neizvadas, ja tā ir ķīmija, un uz zarnu sienām uzkrājas un rada šos aizcietējumus. Un vēl stagnējošas fekālijas. Ja regulāri neiziet vēders, tad fekālijas sakrājas, un tam vēdera, teiksim tā, iziešanai ir arvien grūtāk un grūtāk, ja viņi ir arvien grūtāk īstenot. Un jāsako ļoti līdzi, lai vēdera izeja būtu regulāra, jo tad arī, ja neiziet vēders, tad šie toksīni, ko nu mēs esam uzņēmuši, viņi arī sūtas atpakaļ organismā, viņi caur asinsriti iekļūst organismā, viņi atnāk apakaļ, ja, un varbūt ļoti, ļoti smagas sekas. Bet vēl viens tāds punkts, par ko es arī pašā noslēgumā gribēju pateikt, tas ir stress. Man, piemēram, stress rada aizcietējumus, jo, ja man ir stress, vienalga, vai tie ir pārlidojumi, vai tā ir kaut kāda apstākļu maiņa, ja, tad arī rodas šis aizcietējums. Tas būtu galvenais īsos vārdos par aizcietējumu rašanos. Paldies! Minētie punkti mums ir jāņem vērā, ko Sintīja jau minēja. Un mums, protams, ir jāņem vērā arī vēl viens ļoti liela sadaļa, kuras gribu padalīties arī ar bildītēm, kas ir parazīti. Bieži vien mēs parazītus nesaistam ar to, ka tie ir mūsu veselības problēmu izraisītāji. Es, protams, negribu ļoti, ļoti baidēt, bet mums tai pašā laikā ir jāapzinās, kad mums ir šie parazīti un mēs ar viņiem saskaramies. Ko tad dara šie parazīti? Mums viņi bloķē zarnas, var izraisīt iekaisumus, var kavēt zarnu kustību, kas notiek zarnās, lai viss mūsu pārtika vadītos ārā. Toksīni arī tiek ražoti, jo parazīti viņi ēd, viņi dzīvo, viņiem ir savs dzīves cikls, viņi čurā kakā, viņiem ir savs tas, kas no viņiem izdalās, tātad mums parazīti mūsu organismā rada veselu kairinājumu sistēmu, un bieži vien mēs arī vēderā jūtam, ka tur kaut kas notiek. Parazīti arī sauc gāzu veidošanos, vēdera pūšanos, neregulāru zarnu traktu darbību. Kā arī mums jāņem vērā to, ko Sintīja minēja, ka pēc antibiotikām mums tiek iztīrītas gan labās, gan sliktās baktērijas. Un tad ir jautājums, kas tad tur tālāk dzīvos. Ja mums pašiem nav tiešām šī informācija, ka mums pēc antibiotiku lietošanas ir jāatjauno zarnu trakts, un mēs ļoti pie tā nepiestrādājam, tad visdrīzāk mums ar visiem mūsu stresiem, ar visu to dzīves stilu, ar mūsu ēšanu, jau kas ir sagādājis to, ka mums vajadzēja lietot tās antibiotikas, veidojās skāba vide, un skābā vidē ļoti, ļoti patīk dzīvot parazītiem. Un šeit es gribu pastāstīt par dažiem no parazītu veidiem, kas tieši saistīti ir ar aizcietējumiem. Ejot cauri šiem kadriem, es gribu, lai tu tiešām pievērš uzmanību, kā mēs uztveram informāciju. Jo bieži vien, piemēram, mēs dzirdot to, ka mēs inficējamies ar parazītiem, šis vārds inficēties, mēs bieži vien viņu uztveram tik
medicīniski, ka mēs nesaistam to, ka mēs esam inficējušies. Jo parasti, ja mēs lasām kaut kādu literatūru, piemēram, par tiem pašiem parazītiem, tad mums neliekas, ka mēs tur šausmīgi inficējamies. Vai arī, piemēram, ka mēs iegūstam parazītus ar piesārņotu ūdeni. Un mēs neasociējam sevi, ka mēs dzeram piesārņotu ūdeni vai nekvalitatīvu ūdeni. Bet īstenībā, ja mēs dzeram, piemēram, pilsētās dzīvojot krāna ūdeni, tas ir nekvalitatīvs un piesārņots ūdens. Jo kāds ir trubu stāvoklis, kas caur tām trubām iziet, kas tur vispārībā notiek, ja mēs to visu tiešām redzētu mikroskopiski, kādu ūdeni mēs dzeram, mums droši vien saceltos matu stāvus, ja? Vai tāpatās, kad mēs dzirdam, kad mēs lietojam, kad mēs inficējamies ar parazītiem no neapstrādātas pārtikas ēšanas. Un mēs neasociējam sevi, ka mēs būtu kaut kādi jocīgie cilvēki, kuri ēd neapstrādātu pārtiku. Bet patiesībā tās neapstrādāta pārtika, tas nozīmē dažādus zivju veidus. Ja mēs, piemēram, lasi varam ēst neapstrādātu. Vai arī tad, kad mēs to pašu, piemēram, šeit apaļtārpi, iespējams iegūt šos parazītus, lietojot uzturā dārzeņus. Gaļu, īpaši cūgaļu. Un mēs liekas, kā mēs taču izcepam to gaļu, mēs taču viņu uzvāram, izcepam. Bet principā, ja mēs gaļu nevāram vairāk pa 6 stundām, viņa principā saucās ne līdz galam apstrādāt. Ir parazītu veidi, caur kuriem mēs arī šodien iziesim, kur tu redzēsi, ka viņiem ir tik liela dzīvot spēja, ka viņi ir tik dažādi, dažādās formās, kā viņi sevi gan iekapsulē, gan viņiem ir šīs kādam ir oliņas, kādi ir vienšūņi, kādam ir šīs larvas mikroskopiskas. Kā viņi dzīvo viņu šo ciklu, cik tas ir dažāds. Mēs neiedomājamies to, kad arī viņi var saglabāties sasaldējot. Mēs citreiz gaļu sasaldējam un pēc tam atkausējam, mums liekas, kā sasalumā tur viss jau aizgāja bojā. Bet nē, neaiziet. Mums citreiz liekas, zivī kaut kāda cīpsliņa, vai mēs gaļu ēdam, kaut kāda cīpsliņa, un mēs neiedomājamies, ka tie ir parazīti. Mums bieži vārds parazīti liekas, ka tas ir kaut kas liels, ka mums kaut ko tādu lielu jāpēd. Bet parasti tās ir mazas mikroskopiskas oliņas, vai kā šeit ar zivi mēs apēdam kaut kādas cīpsliņas, ar gaļu mēs apēdam. Bieži vien mums arī liekas, ka nevar būt, ka man ir parazīti, ja? Kad liekas, ka es esmu kārtīgs, tīrīgs cilvēks, un kad es nekur neeju netīrā vidē un nēdu tur netīru kaut ko. Bet tāpatās mūsu augļi un dārzeņi un salāti. Mēs nevaram nomazgāt visas tās oliņas no salātu lapiņām. Tāpatās arī, ka mums liekas, ka mēs ēdam un mēs paši audzējam. Ja mums no pašiem no sava dārza, tad tam ir jābūt tīram. Un mēs izraujam burkānu, tur notīram vai noskalojam kaut kur, vai gar zāli nobraucam un it kā ēdam organisko burkānu. Bet arī tur mūsu dārzs ir aplaistīts, tur ar vircu vai kaut kādiem zirga vai govs mēslojumus. Tur visur ir šīs mazās mikroskopiskās oliņas, caur ko mēs uzņemam vienkārši apēdot burkānu zemeni. Jebko, ko mēs uztveram, kā tas ir labs, kas nāk no dārza. Bildīt ieliku ļoti daudz ir tiešām pieejami materiāli no tā, kas no cilvēka tiek izoperēts ārā, bet, diemžēl, mūsu medicīnas sistēma par to nekad mums neinformēs, jo tas patiešām ir galvenais cēlonis ļoti daudzām slimībām. Un šeit ir bilde, kur no 4-gadīga bērna paskatīties kāda bļoda ar parazītiem. Un tad, kad viņi mūsos iekšā, mums neliekas, ka viņi tur ir. Tātad šie te apaļtārpi. Tu vari uz slaidiem paskatīties, tā uzmest acis, bet es gribu tādus galvenos vilcienus, lai mēs saprotam, cik daudz dažādas šīs te dzīvības formas mūsos ir iekšā, un padomāt arī kaut kādas savas sajūtas. Jo bieži vien mēs neapzināmies to, ka katrai mūsu sajūtai, kas mums ir organismā, uz mūsu slikto pašsajūtu, ir kaut kāds ierosinātājs. Mums bieži vien nav izveidojusies šī loģiskā domāšana, jeb jautājumu uzdošana, pagaid, kas tagad notika?
kad uzpūtās vēders, kas tagad notika, kas ir ierosinātājs. Jo, ja mums būtu tiešām tīrs zarnu trakts, ja mēs attīrītos, ja mums vienkārši notiktu gramošana, tad nevajadzētu būt nekādiem spazmām vai uzpūšanām vai kaut kādām pēkšņi krampis iemetās. Tātad ir kaut kas, kas to izraisīja. Un paskaties šie apaļtārpi, ja viņi dzīvo līdz 1 līdz 2 gadiem. Kas vēl ir interesanti, kad katram parazītam ir savs saimnieks. Un ir parazīti, kuru saimnieks, īstais saimnieks, kuru vidē parazīti vairojās un jūtās labi, ir kāds no dzīvniekiem. Un bieži vien cilvēks ir tikai kā tāds ceļojuma objekts, kur viņš ir aizceļojis. Ir parazīti, kuri cilvēka organismā ir spējīgi vairoties, un ir parazīti, kuri cilvēka organismā tikai tagad dzīvo, līdz viņi nomirst. Ir parazīti, kuri sūc asinis, un ir parazīti, kuri barojās no mūsu uzturvielām. Un tas ir dažādi. Paskatīsim šo, piemēram, šie kāpuri izšķiļas zarnās, caur zarnu sienām iekļūst asinsvados, migrē uz plaušām, izlaužas alveolās un pa elpceļiem tiek norīti atpakaļ zarnās. Ko tas nozīmē? Tad, kad mums ir kaut kas iedūrās, kaut kā man iedūrās, vai sirdī, vai kaut kas saspazmējās. Tas nozīmē, ka caur mūsu muskuļiem, caur mūsu nervu sienām ir parazīti, kuri lien cauri. Viņi ir citi lielāki, citi mikroskopiskāki. Sirdī, iedūrās sirdī. Kas? Kaut kas tur izraisīja. Tātad kaut kas ir sirdī, kas lien cauri tam sirds vārstuļiem, tavā sirdī vai aknā, kur mēs citreiz pa to jūtam kā tādu signālu. Jo paskaties, kāpuri izšļās zarnās caur zarnu sienām, tātad viņi izgrauž zarnu sienās caurumus, lai viņi iekļūtu asinsritē. Lai iekļūtu asinsvados, atkal asinsvadā viņam ir jāizgrauž šis caurums, lai viņš tiktu asinsritē. Tad, kad mums liekas no rīta, ka mums kā tā atklapojās kaut kas, vai pa dienu mēs ejam, tā kā iztīram, kaut kas atklapojās. Mēs neaizdomājamies to, ka tās ir tās mikroskopiskās oliņas, kuras mēs no plaušām dabūnam rīklē, un mēs norijam viņas, lai šie parazīti tiktu uz zarnām. Viņi dod signālus, viņi kairina mūs. Un kas vēl ir interesanti, kad katram no parazītiem ir klāt saucamais tāds nosaukums, ko mums varbūt pat medicīnā pasaka, tev ir askariāze. Tev ir askariāze, un mums saka, jā, mums jāpalieto šie līdzekļi priekš askariāzes. Vai tev ir anēmija? Bet tas nozīmē, mēs neaizdomājamies, ka tas nozīmē, ka mums ir parazīti, ka mums ir jātīrās no parazītiem, ka tas ir signāls par to, ka jāveic ir kārtīga attīrīšanās no parazītiem. Lamblijas ir ļoti, gribētu teikt, bīstamas, jo viņas ir, paskatīties, mikroskopiskas. Mēs viņas iegūstam caur lietojot ūdeni vai pārtiku vai saskarsmē ar suņiem un kaķiem. Lamblijas visizplatītākās ir suņiem, tāpēc bieži vien cilvēks neaizdomājās un viņš nesasaista to, ka viņa veselības problēmas sākās, varbūt, ka viņš ir paņēmis kucēnu, vai bērns sāka slimot, tad, kad kaut kur viņam bija vairāk saskarsme ar suņiem vai kaķiem. Viņas ir mikroskopiskas, paskatieties uz izmēriem. 1 milimetrs tas ir 1000 mikrometri, un šīs lamblijas ir 10 līdz 20 mikrometri. Tātad mikroskopiskas mēs viņas ar aci neieraudzīsim. Mēs nevaram ieraudzīt, reku man te lamblijas nobirušas no suņa. Vai suns pienāk un nolaiza. Un tad, kad ir saskarsme ar suņiem, nedod Dievs ļaut laizīt seju. Vai ēst un pašiem ēst un iedot sunim laizīt. Mēs tās lamblijas vienkārši ar karotēm ēdam iekšā un pēc tam brīnamies, kāpēc mums ir veselības problēmas. Sevišķi bērniem. Paskaties, mātītes dzīvo tievajās zarnās un dalās ik pēc 6 līdz 12 stundām. Lamblijas veido cistas, viņas cistas nenozīmē to, ko mēs varbūt asociējam, kad jau tādas lielas cistas, ko mums operē ārā. Viņas ir tādas cistas, kas ir kā tāds kodoliņš, kā tāds apvalks, ko viņš veido ap sevīm, lai viņš varētu izturēt, lai viņš varētu izdzīvot vairākus mēnešus dažādās vidēs.
Paskaties, kāda ir lambli ietekme uz zarnu traktu. Lamblis dzīvo tīvajā zarnā, kur tās barojas no saimnieku uzturvielām. Tās nepārvietojas caur audiem, paldies Dievam, viņas nekur nelien apkārt, bet pieķeras gļotādai, bojā to un traucē barības vielu uzsūkšanos, radot iekaisumu, diskomfortu sajūtas, piemēram, kā aizcietējumus, cauraju. Lamblīs ir viens no tām, kuras var radīt gan aizcietējumus, gan cauraju. Gāzu veidošanos, spazmas, vēdera krampjus, sliktu dūšu, vājumu un, ziniet, vēl kas ir interesanti - laktozes nepanesamību. Mēs bieži vien ārstējam laktozes nepanesamību, un mums liekas, ka to izraisa pārtikas produkti. Nākošais - toksokora. Tātad inficēšanās. Jeb vienkārši mēs to dabūnam, norijot oliņas, kas ir, mēs viņus varam dabūt dažādos veidos. Šīs mikroskopiskās oliņas mēs varam arī ieelpot. Tas nav tā, ka mums jābūt pilnīgā saskarsmē, vai, piemēram, šeit rakstīts saskaroties ar dzīvnieku fekālijām. Mums, jo neviens mēs nedomājam, ka mēs tā šausmīgi saskaramies ar dzīvnieku fekālijām. Liekas, nu tu izvedi sunīti pastaigāties, nu savāc. Tā ir saskarsme, tu jau noliecies, tu vari ieelpot. Tu ej parkā, zālītē pasēdi, tur kāds izkārnījās, tur kāds pirms tam novāca visu. Bet mēs nezinām to, ka tur palika tās oliņas. Tāpat tās gultā šobrīd ir apzināti veicināta šī te suņu un kaķu laišana gultā, kas agrāk vispār nebija iedomājama cilvēkiem, apzinātiem cilvēkiem, kas dzīvoja dzīvnieku vieta bija ārā. Un mēs neapzināmies to, ka tur, kur kaķis apsēžās, viņš tur laizās, viņš tur noskurinās, tāpat tās suns uz paklāja. Suns uz paklāja tur sēž ar savu pēcpusi, un bērns pēc tam tur rotaļājās un viļājās, un mēs. Nevis caur šo informāciju jābaidās dzīvot un doties suņiem un kaķiem, bet mums ir jāapzinās to, ka mums ir jāzina, kā tas viss notiek. Olas no augsnes vai dzīvnieku fekāliem nonāk zarnās, kur kāpuri izgraužas cauri sienām, migrē asinsritē, kura var nokļūt aknās, plaušās, acīs vai smadzenēs, izraisot iekaisumu, naudu, bojājumus. Paskatieties, jums bildītē acī redzat parazīts. Mums var būt pat acīs parazīti. Nākošais āķtārpi, viņi iekļūst mūsu organismā, ka viņi tā kā ienāk iekšā caur ādu, staigājot basām kājām, darot dārza darbus, ar rokām mēs tur kašņājamies, un mums caur rokām, caur pirkstiem var ienākt šie te parazīti, spēlējoties pludmalēs, smiltīs. Paskatieties uz bildītēm. Viens ir papēdis, un otrs ir vairāk pēdi. Mums liekas, kaut kāds asinsvads izspiedies. Kaut kā man laikam tur kaut kāds asins izplūdiņš maziņš. Mēs bieži vien, dēļ tā, ka mums nav informācijas, neatpazīstam to, kas notiek mūsu organismā. Tātad šo parazītu ietekmi uz zarnu traktu. Šie parazīti ir slikti ar to, ka viņi barojās no asinīm, izraisa anēmiju, pieķer zarnu sienai, izraisa gļotādas iekaisumus un aizcietējumus. Un šeit ir ļoti būtiski mums saprast tiešām, tad, kad mēs saprotam, ok, man trūks dzelzs, man ir anēmija, man ir tukšas asinis un attiecīgie simptomi, ko jau anēmija izraisa. Mums jākāpjās solīši uz apakaļ un jāskatās, kas apēd manus vitamīnus, kas izraisa šo te anēmiju. Un tie ir apaļtārpi. Viņi nav vienīgie, kas sūc asinis, tāpēc mums ir jāskatās, mums nav jāatrod, man laikam, vai man tur ir apaļtārps, vai man tur kāds cits tārps. Mums ir jāapzinās, ok, tie ir parazīti, un ko man darīt? Par to mēs arī šodien runāsim. Trihineles iegūst lietojot nepietiekami termiski apstrādātus savus dzīvniekus, dzīvnieku gaļu vai cūgaļu. Un paskatieties, šie arī ir interesantie parazītiņi, kuri ir mikroskopiski, ļoti, ļoti maziņi. Pieaugušie parazīti paliek zarnās, bet kāpuri izgrauž cauri zarnu sienām un nonāk asinsritē. Iedomājieties, tad, kad viņi graužās cauri zarnu sienā, viņi atstāja tur mikroskopisku traumu, tātad tur ir caurumiņš. Lai to caurumiņu tagad dziedētu mūsu imūnsistēmai, mūsu visam zarnu traktam ir jādarbojas uz ko? Uz dziedināšanu. Migrējot uz muskuļiem, tie veido cistas. Cistas nozīmē tātad mazos tādus apvalciņus. Zarnās tie izraisa iekaisumu un sāpes.
trihinoloze ir šo te parazītu tāds maģiskais nosaukums. Lenteņi. Lenteņi droši vien ir vairāk dzirdēti, un mums liekas, ka Dievs banī diez vai dzīvo kaut kāds milzīgs lentenis. Bet lenteņi patiešām viņi var dzīvot pat līdz 20 gadiem. Lenteņus mēs bieži dabonam no cūkuļas. Varbūt, ja kādam ir saistība bijusi, kad kaut cūku, jūs nevarat iedomāties, cik drausmīgi daudz zārnās, viņām var būt šie te parazīti, un plus to, ka caur cūgaļu mēs uzņemam arī šīs te oliņas. Lenteņi barojas no saimnieku uzturvielām, izraisa uzturvielu deficītu un zārnu ļoti bojājums. Spalieši. Inficēšanās notiek norietu olas no pārtikas, saskaroties ar piesārņotām virsmām. Kuras tad ir tās mūsu piesārņotās virsmas? Mūsu palagi, mūsu gultas, ja tur kāds ir bijis pirtī aizejot, zālītē pasēžot, pludmalē padzīvojoties. Ja? Tā kā mums ir šeit jāsaprot, ka mēs neizvairīsimies no tā, kad mēs dzīvosim tik nenormāli sterili, bet apzinoties to, ka mums ir jāsadzīvo un jābūt balansā. Un jo labāk mums strādās mūsu gramošanas sistēma, mēs iedosim dzīvās baktērijas, tad arī mūsu izvadu sistēma ar to tiks galā. Protams, ka mūsu žults ir ļoti liela loma spēlē arī tajā, lai viņš patiešām neutralizētu un izvadītu šos, tāpatās arī mūsu zārnu trakts. Ja patiešām mēs turēsim daudz maz tīru viņu, tad mums organisms ir spējīgs arī tad, kad mēs norijam, ka mēs dabonam šos parazītus, viņus izvadīt ārā no mūsu organismu. Šie parazīti dzīvo rasnajā zarnā, kur tie var kairināt gļotādu un radot niezi ap anālo atveri un arī traucēt peristaltiku. Un šeit ir jāpiemina to, ka mēs citreiz nemaz nepamanam to, ka mums sniedz, mums liekas, bērns tur kaut ko, kas tev tur bikses nērts, ko tu tur vienkārši iet un tā kā pieskarās, tā kā nobrauc, ir kaut kāds kairinājums, bet mēs neapstājamies un nepamanam tos pirmos simptomus. Mums liekas, ka tur tā riktīgi tagad jāniez un jākas. Ja tur jau ir milzīgas invāzijas, tad būs tā, ka kasās kā traks, bet bieži vien tas ir tāds mazais aizsākums, kur mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu savu organismu laicīgi attīrīt. Un par stresu, kā jau minēju, es gribu stresu mazliet paskatīties dziļāk. Tātad mums, tad, kad mēs stresojam, tad tu droši vien arī ievēro, kā tu streso. Un kādam no mums ir tā, ka mums stresa laikā vairāk rodās cauri, un citam atkal spazmējās viss un rodās aizcietējumi. Mēs esam dažādi, kā mēs stresojam, un mums ir jāiepazīst sevi un jāpamana to, ka mēs stresojam, jo bieži vien mēs to nepamanam. Pavērot, tad, kad tev cilvēks saka kaut kāda situācija, un tev cilvēks saka, nevajag stresot, to jau mēs šitā izkārtosim. Un piefiksē, vai tu jūti, ka tu stresoji. Jo bieži vien mums nāk, tā kā spogulis, atgriezeniskā saite, mēs sakam, es jau nemaz nestresoju, es vienkārši domāju, kā mēs to darīsim. Un tu nepamani, ka tu īstenībā esi stresā. Un tad, kad mēs stresojam, mums tiešām ieslēdzās šī tāda cīņas vai bēgšanas reakcija. Un tajā momentā, tad, kad mums ieslēdzās pamatinstinkts, izdzīvot, pārējās visas sistēmas, viņas tā kā nebūs mobilizētas. Gramošana nav šajā momentā, kad ir izdzīvošanas instinkts, vairs nav tik svarīga funkcija. Tāpēc tur var viss saspazmēties, vai atkal otrādāk viss tā kā laist visu cauri. Tāpēc arī mūsu nervu sistēmā, mūsu zarnās ir saucamās zarnu smadzenes, caur kurām mums arī stress izsauc veselu virkni šo te darbību. Tāpēc arī stresa laikā mums veidojās šis te kortizols, kas ir hormons. Tad, kad tur, kur ir kortizols, tur veidojās skāba vide, un attiecīgi skābā vidē pa ķēdīt aiziet skābā vidē ļoti patīk parazītiem. Mums jāpaskatās, par ko mēs uztraucamies, jo bieži vien mēs nesaprotam, ka mēs paši to radām. Piemēram, ar ko mēs varam radīt aizcietējumus. Piemēram, tev jābrauc ceļojumā, un tu tagad streso tā, tur jākāp lidmašīnā, tur jāiet, tur jāņem taksis, tur jābrauc uz viesnīcu. Un tajā momentā var būt stress, kur es iešu uz toleti, kā tas viss notiksies. Un caur to mēs neapzināti varam saspazmēt savas zarnas, ka mums notiek šie aizcietējumi, ka mēs tā kā neļaujam sev nemaz tam vēderam iziet, jo tāpēc, ka mums visam jābūt, un mēs pārmērīgi kontrolējam realitāti, ka mums nav tāda sajūta,
paļaušanās uz to, ka mēs atradīsim vietu, ka mēs dabūsim, vai mēs ejam, piemēram, pārgājienā. Dosimies skaistā pārgājienā. Kur tad es iešu uz to toli? Es negribu tur kaut kādā krūmiņā, tas ir tik nērti, un kādēļ es tur iešu, un kādēļ es to darīšu, un kur tad pārējie cilvēki? Mēs varam nepamanīt, ka mums vesels muģeklis iet caur galvu, caur ko mēs radām šo stresa situāciju, un pēc tam brīnamies, ka mums ir aizcietējumi. Tāpēc mums ir tiešām apzināti jāpaskatās, vai es arī neturu kaut ko psihosomatiski no pagātnes, kad es nevaru atlaist vaļā kaut kādu situāciju. Kā tas cilvēks man tur varēja pateikt? Kāpēc viņš man to teica? Tas arī viss saistīts mums ir ar gramošanos un ar to, ka mēs saspazmējam. Mūsu emocijas bieži vien rāda mūsu ķermenī to, ko mums ir jāierauga. Un uz aizcietējumiem tas ir ļoti, ļoti tipiski. Stresa laikā mikroflora zaudēja savu līdzsvaru, ja, tāpēc mums arī jāpaskatās, ja, ko mēs ar to radām. Tātad rezultāts ir tas, ka samazināta šķiedrvielu fermentācija un vēdera uzpūšanās. Mēs radām vēdera uzpūšanos vai aizcietējums. Muskuļu spriedzi, ja tāpatās no stresa mēs esam saspringti visi, zarnas arī saspringst un nenotiek šī te šķelšanās un izvadīšanās. Tāpatās arī iekaisuma faktors, ja. Tā kā šie visi faktori mums ir tiešām jāņem vērā, lai mēs varētu pareizi ieraudzīt un atrisināt. Un par risinājumiem mums pastāstīs Iveta. Iveta, lūdzu. Cēloņi ir arī atbilde, kas tad būtu jādara. Tātad pirmais tā ir antiparastārā terapija, kur būtu jāveic, tātad mums ir šie te komplekti, mums ir šie te produkti, kur mēs varam veikt šo antiparastāro terapiju. Tā ir Parashield, Coral Black Walnut, Opistops un Parafite, šie te produkti, kas darbojas uz parazītiem. Nākamais, kas mums ir jādara, tātad tā ir ūdens dzeršana. Ūdens tiek dzerts 3 ml uz kilogramu svaru, lai nodrošinātu normālu zarnu trakta peristaltiku. Būtu vēlams 650 ml izdzert no rīta. Japāņi ir šo te pārbaudījuši, ka tas ļoti labi strādā uz zarnu trakta peristaltiku, un šim ūdenim vajadzētu būt siltam. Protams, mēs izmantojam korālu maini. Nākamais, kas būtu, tās ir fiziskās aktivitātes, svētdarbdobu masāža, dziļā elpošana. Kā jau tika pieminēts, stresa menedžments, un ko mēs šeit izmantojam no minerāliem, tas būs magnīts, antistresa minerāls, kas mums katastrofāli zūd mūsu organismā, ja mēs stresojam, tad viņš uz nulli ir, un magnīts atslābina muskulatūru, iedarbojas simpātisko nervu sistēmu, kura aktivizējās tanī brīdī, kad mēs stresojam. Magnīts, tātad viņš atslābina ne tikai šķērsvītoto muskulatūru, bet arī gludo muskulatūru, kur mums atrodas zarnu traktā, un līdz ar to arī veicina vēdera izeju. Ja magnīts ir viens no labākajiem līdzekļiem, ja cilvēkam prevalē stress. Protams, arī tā būs grifonija, tā var būt evening formula, tas ir mindsets, tātad produkti, kas palīdz stresa gadījumā un palīdz nomierināt mūsu nervu sistēmu. Nākamais, kas būtu nepieciešams, tā ir žults ceļu aktivizācija. Tāpēc, kad pirmkārtām žults, viņš iedarbojās uz parazītiem, tā ir mūsu organismā pati spēcīgākā aizsarga barjera pret visu to, kas nonāk mūsu organismā, un žults nodrošina normālu zarnu traktu motoriku. Ja mūsu organismā žults izdalās labi, tad arī žults ir tā, kas aktivizē mūsu zarnu traktu, arī piedalās tātad arī gramošanā, tautu šķelšanā. Kas tad ir šie žults dzinēji? Tas ir lecitīns, tas ir artišoks, tas ir zaferāns, būs arī fandetoks, tie nodrošinās tātad peristaltiku, tāpat arī visas rūgtvielas, arī dzen žulti. Arī tas pats magnīts ir žults dzinējs, pieminētās arī rūgtvielas, kas ir melnajā riekstā, parafaitā un opistopā. Tad nākamais, kas ir nepieciešams, ir nodrošināt pilnvērtīgu uzturu, jo, kā jau Sintī minēja, tātad mēs ēdam ļoti daudz rafinētas pārtikas, kurās ir ļoti maz šķiedrvielu. Šķiedrvielas tātad ir barība gan mūsu zarnu traktu labajām baktērijām, gan arī nodrošina zarnu traktu peristaltiku, jeb motoriku, jā, un palīdz tātad šīm te barības masām pārvietoties.
Ja šīs te šķiedrvielas netiek uzņemtas pietiekamā daudzumā, mēs varam palīdzēt. Mēs varam palīdzēt ar tādu produktu kā High Fiber, kas ir šķiedrvielu avots. Tur ir gan ūdenī šķīstošās, gan nešķīstošās šķiedrvielas, arī inulīns. Šis te produkts nodrošināt motoriku, gan arī pabarot zarnu trakta labās baktērijas, jo viņām ir nepieciešama arī barība, un viena no barībām ir šis te inulīns, kas ir labās mikrofloras balanss. Ja? Un arī šīs šķiedrvielas veicina toksīnu, izvada holesterīna, izvadi un palīdz zarnu traktam strādāt. Šī produktā arī ir glutamīns, kas darbojās uz iekaisumiem zarnu sieniņās, jo parasti tad, ja ir aizcietējumi, tad vienmēr būs arī iekaisums zarnu traktā. Ja? Tas, diemžēl, bez tā neiztikt. Tad, kas mums arī vēl palīdzēs, tas ir tās saucamās labās baktērijas, kas nodrošinās šo te līdzsvaru, ja, jo vai nu mums ir labās baktērijas, vai nu pārsvarā sliktās baktērijas. Produkti, kas spēj nodrošināt labo baktēriju klātbūtni, ir superflora, kas satur gan laktobaktērijas, gan bifidobaktērijas, gan arī inulīnu, kas ir barība šīm te baktērijām. Mums ir palīga līdzeklis, teiksim, tāds, kad, jā, patiešām ir izteiktas problēmas, cilvēks dodas ceļojumā, jā, vai viņam tā ir akūta lieta, tad tā ir kaskāras segrada, kas satur krūpļa mizu. Un šis te produkts ļoti maigi nodrošina vēdera izeju. Viņš varbūt nav domāts tādai absolūtai ikdienas lietošanai, tas ir ceļojumos, vai arī tad, ja viss ir sakrājies, šī te krūpļa miza viņa uzlabo zarnu traktu motoriku, arī darbojās uz iekaisuma procesiem zarnu sieniņās, un arī šī te krūpļa miza darbojās ļoti maigi. Tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēkam, ja viņam jau ir kaut kādas plaisas, hemoroīdi, divertikuloze, tad nebūs teiksim, tāda spastiska iedarbība. Iedarbība ir maiga, bet šī te krūpļa miza ir jālieto 80 stundas, teiksim, pirms paredzamās iešanas, teiksim, uz tualeti. Tas ir, es domāju, to viņi tiek dzert vakarā. Ja ir paredzētas, teiksim, iet uz tualeti no rīta, viņas iedarbības ilgums ir 8 līdz 10 stundas. Tad vēl ir tāds produkts kā Laksmaks, kurā ir inulīns un ceļteku sēklu miza. Šajā produktā arī būs iekšā šī te krūpļa miza, rabarbers, sena, arī paudē arko, arī būs šīs te korāļu smiltiņas. Šis produkts satur rūgtvielas, augu šķiedrvielas, magnija oksīdu. Tad visus šos te produktus, kas nodrošina regulāru vēdera izeju, jo ar šo te problēmu pilnīgi noteikti ir jātiek galā, jo tāpēc, ka organisma intoksikācija, kā jau meitenes teica, ir ļoti, ļoti pamatīga. Tad mums ir tātad visi šie te komplekti, koraldetoks, jā, tad tur ir lectīns, kas palīdzēs nodrošināt vēdera izeju, tātad arī ūdens, jā, fermenti, kas palīdz pārstrādāt ēdienu, programma Veselais zarnu trakts, kas iekustina zarnu motoriku. Ja šī problēma jau ir ilgstoša, jā, tad noteikti iesaku sākt ar programmu Veselais zarnu trakts, kur arī būs gan motoriku stimulējoši, gan žultzinēji, gan rūgtvielas, gan arī šie te probiotiķi, jā, fermenti, absolūti viss tas, kas nodrošina optimālu, normālu zarnu traktu darbību. Un, protams, arī pats spēcīgākais produkts ir Kolavada Plus, nodrošina totālu zarnu traktu attīrīšanu, jā, 4 vadošanas dienām un speciāliem pulveriem. Tad, ja ir tiešām šīs te mekakoloni, ja ir, vai arī cilvēkam vispār nav bijusi normāla vēdera izēja visas dzīves garumā, jā, bet arī tādā gadījumā vienkārši mēs gribam attīrīties, jā. Vienkārši gribam dziļi attīrīt savu organismu, bet tādā gadījumā, ja šī problēma ir krājusies gadiem, tad Kolavada Plus, protams, būs tāds ļoti būtisks izvēles produkts, jā. Tas man būs viss. Paldies visiem, kas bija šeit klātienē. Gribu arī uzaicināt tevi uz Veselības ceļš grupu, kur mēs regulāri liekam brīnišķīgas lekcijas. Mēs liekam informāciju par to, kā tu vari sabalansēt. Arī šeit, kas tika minēts, mums vajadzīgas kustības. Šī Veselības ceļš grupa ir tieši reģistrētiem kluba biedriem, lai mēs katru dienu varētu uzturēt
mūsu veselību. Tur ir fiziskās aktivitātes, tur ir nodarbības par to, kā mēs varam tikt galā ar mūsu emocionālo stāvokli. Tā kā laipni aicināts mūsu kluba biedru grupā, lai mēs katru dienu varētu uzturēt mūsu veselību brīnišķīgu. Paldies visiem!